Labdien šī svētdienā, un šodienas mūsu svētdienā mūsu pārdomām ir Izraēļa oriģinālā himna. Izraēļa oriģinālā himna. Ne tā, ko tagad dzied Izraēlas valsts, bet Izraēļa oriģinālā himna. Gabals 5. Mūzes grāmatā 32. nodaļā, viss 32. nodaļa 1-47 tiek uzskatīts par vienu no vecākajiem, varbūt iespējams vecākajiem vispār fragmentiem vecā derībā, sarakstīja vecā derībā. Mēs tagad darīsim tā, ka par cik viņa ir ļoti gara, un lai es neatkārtotos, es iešu pēc kārtas, varbūt es nodarīšu ļaunumu himnas skanējumam, tāpēc jūs man tā kā piedodiet iepriekš, bet vienkārši izvīzašu cauri, lai mēs dabūtu varbūt tās, jums arī sadalīts, paskatieties arī lapiņās, esmu tā kā sadalījis to literāro sadalījumu, varbūt višķi par raivu, bet arvien atceries sekojiet, ja es tulkošu savādāk nekā jums, protams, zināt, ka mans tulkojums ir pareizāks. Visvarnais Dievs Tēvs, mēs nākam Tavā priekšā un lūdzam, lai arī šodien, kad klausāmies Tavu vārdu, kad klausāmies tos vārdus, ko Tu atstāji Izraēlam pēc Mūzes nāves, līdz ar Torā, līdz ar likumu, lai viņi visi kopā nāktu un dziedātu, lai šī dziesma, lai šī himna no paudzes uz paudzi liecinātu par Tavu žēlastību, lai pastāstītu, kas tad viņi īsti ir, dot viņiem identitāti, saprast, ka tikai viņu klintī Jahvē, kā trīsvienīgajā, trīspersonīgajā Dievā, viņi ir tauta, viņi ir Dieva bērni, ka Dievs Jahve ir viņu klints visu varens. Viņš ne tikai ir visu varens, viņš arī ir taisnīgs. Gan taisnīgs tad, kad viņš sodīja viņus, gan taisnīgs, kad sodīja viņa ienaidnieks. Un tāpat laikā viņš ne tikai taisnīgs, bet viņš ir žēlsirdības pilns, viņš ir uzticīgs saviem apsolījumiem, ko viņš deva Abrahamam un ko viņš piepildīja Jāņa atklāsmes grāmatā. Vārdos teikdams, ka Dievs būs jūsu Dievs un būs kopā ar jums, ko viņš piepildīja Dieva Izraēlim. Lai arī šodien nākot klausoties šos vārdus un atceroties, ka mūsu klints ir Kristus Jēzus un, protams, trīspersonīgais Dievs, lai mēs atceramies, ka tie vārdi nav joks, ka viņš kā persona, Kristus Jēzus un trīspersonīgais Dievs Jahve, un ka viņa vārdi ir mūsu dzīvības vārdi. Un lai mēs ņemam to pie sirds, lai atkārtojam sev, lai mācamies, lai hagah, lai murminām, lai esam dialogā ar Dievu vārdu, lai strīdāmies, lai paklausām, lai šis Dievu vārds ir dzīvība un spēks mums, kas ļauj mums ne tikai labklājībā, Tavā klātbūtnē, jeb nonākt aizvien tuvākā Tavā klātbūtnē, tikt aizvien vairāk un vairāk mierinātiem, iedrošinātiem, bet lai arī mēs noskriet līdz galam, līdz Tēva mājām. Āmen. Un tā Izraēļa oriģinālā himna, 5. Mūzes 31-30, jūs arī sekojiet līdzi, līdz 32-47. Un, protams, pirmais tātad visas runas satura punkts ir ļoti dziļš, kā jūs redzat, ļoti dziļš. Mūzes deklamē Izraēļa himnas vārdus. Pareizi, vai ne? 30. Un Mūzes sacīja, visa Izraēla sapulcē, ja pateicāk Izraēla sapulcē, viss šīs dziesmas vārdus. Tagad ir ārkārtīgi svarīgi nedaudz no teorijas. Šādas dziesmas tika sarakstīts pagātnes rekonstruēšanai tādā veidā, lai atbalstītu lasītāju un klausītāju auditorijas konkrētās sociālās identitātes veidošanu ar mērķi radīt cilvēkos pienākumu attiecībā uz specifisku ideālu, vērtību vai ticību. Ļaujiet vēlreiz pārlasīšu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un kāpēc ir svarīgi? Vai tie cilvēki izdomāti vārdi?
vai tie ir dievvvārdi, vai arī loģiski, kā Westminsteras ticības apliecina, loģiski paņemti dziesma, loģiski pareizā teoloģijā paņemta no svētajiem rakstiem. Jo tad, kad mēs dzirdam, nāca svētais gars un vadīt sāc, es galvam vienmēr nesaprotu, tā mums ir svētais gars vai nav. Es tā kā Bībelē lasu, ka jau dots kristiešiem. Mēs tā dzirdam, mēs būtu bāreņi palikuši visi. Es saprotu, ka mēs labi gribam vairāk piedzīvot, bet es baidos, ka tas mums var apmānīt. Ja? Saprotiet, par ko es domāju? Smuki skan dievbijīgi, bet tas ir pareizi. Atcerieties, nepareizi teoloģija, aizvedīs garām. Lai gan skan forši, dievbijīgi. Ja? Tātad šādas dziesmas tika sarakstītas. Tātad pagātnes rekonstruēšanai. To, kas notika tādā veidā, lai mūsu klausītājus un lasītājus, auditoriju atbalstītu konkrētas sociālās identitātes veidošanai ar mērķi radīt mūsos pienākumu attiecībā uz specifisku ideālu, vērtību vai ticību. Ja? Un šajā dziesmā tiek atkārtota Mūzus uzrunu, tātad visas 5. Mūzes grāmatas runu būtība, jeb sprediķu būtība. Te ir sakopots viss vienā dziesmā. Tā ir aicinājums visām paaudzēm atzīts Jahves žēlstības darbus viņa labā, noliegt un atmest jebkādas citas garīgās lojalitātes un piederības un izprast neusticības sekas. Tātad kāds ir uzdevums? Visām paaudzēm atzīt žēlastību, atmest jebkādas citas galīgās lojalitātes un piederības, izprast, kas notiks, ja būs neusticīgi, un priecāties cerībā, drošā cerībā, apsolījumā par Jahves uzticību un labvēlību, kad šī uzticība un labvēlība ir nesatricināma, ar ko viņi ir atbalstīti? Ar zvērestu. Ar zvērestu. Un es gribu, pirms mēs ejam tālāk par konkrētās vietas galveno domu, lai mēs dabūtu šo lielo vēzienu, bez kur jūs nesapratīsiet, vai bez kura nebūs pilnīgā aina. 1. Mūzes grāmatā 17. nodaļā, tad, kad Dievs Jahve slēdz derību, jeb turpina atklāt derību un veidot šo derību kopā ar Abrahāmu, 1. Mūzes 17, kur ir šī dot apgraizīšanas zīme, mēs saucam viņu par apgraizīšanas derību, ir šie vārdi. Un es gribu, lai viņi jums ieskanās, jo Bībelē uz skaņu, bieži vien latviešu valoda mums nedod to skaņu, jebkur arī cita valoda mums tā kā neiedod skaņu, bet mēs tā kā cenšamies pēc iespējas precīzāk notulkot, lai šī skaņa būtu, lai šis vārds skanētu mums ausīs. Ko tad Dievs saka? Viņš saka, es celšu savu derību starp sevi un tevi, Abrahāmu, ja? Starp taviem pēcnācējiem, pēc tevis viņu paaudzēs. Mūžīga derība. Šī būs mūžīga derība. Ja? Kāpēc? Lai es būtu par Dievu tev un taviem pēcnācējiem pēc tevis. Es būšu par Dievu tev un taviem pēcnācējiem pēc tevis. Tad, kad Izraels ir kur Ēģiptē, viņi ir pagāni palikuši, absolūti pagāni, elku pielūdzēji. Ja jūs palasīsiet uzmanīgi, gan pravieši, jūs bijāt pagāni, elku pielūdzēji. Tur jūs bijāt tādi paši kā vispār, ne ar ko. Un atcerieties, tad, kad viņiem bija grūti, ka vajadzēja, ka aizvien grūtāk palika un ka liktos vīriešu puišus iznīcināt, ja, slīcināt un tam līdzīgi, vai ne? Tad Dievs Jahve sadzirdēja, un ko viņš atcerējās. Protams, viņš zināja, bet tas ir mums Bībele rakstīta tādā cilvēciskā valodā, lai mēs tā kā saprastu. Ja? Ko
kāpēc viņš pēkšņi viņš atcerējās ko? Viņš neaizmirst, viņam nav amnēzija. Viņš neaizgāja pie doktora tādu un tādiem neēdeva zāles, ka viņš atcerētos pareizi. Ja? Bet viņš bija apsolījis jau Abrahamam 15. nodaļā, ka viņi aizies uz Ēģipti pareizi un ka pēc 400 gadiem es jūs izvilkšu. Kāpēc ne ātrāk? Lai mērs, lai soda mērs, lai negantības mērs tām tautām, kas šeit dzīvo, būtu piepildīts. Ko viņi darīja? Viņi upurēja bērnus vispirms. Arī latvieši zināms, esot upurējuši bērnus, lai dabūtu Dievu labvēlību. Ja? Varbūt virsējuši savijos tā kā paglabāja, svešus bērnus upurēja. Arī tagad paši dažam labam jokam no džungļiem atnācis, kad pienāk virsējuši meitas kārt, tad viņi tiek izvest ārā no džungļiem dzīvot kaut kur Brazīlijas pilsētās. Tātad mērs piepildīts. Un pēc 400 gadiem Dievs precīzi darbojas, viss iet pēc plāna. Jūs atcerieties šo slaveno teikumu, kas māk krievis, kas skatās noteikti šodien medijas saistībā, ko tad Putlers saka, viss iet pēc plāna. Sapratāt, ja? Viss iet pēc nospraustā plāna, un cilvēki jautā, ko tu ar to domā. Bet Dievam tiešām viss iet. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir force majeure. Viņš ir force majeure. Viņš latviešu valodā ir nepārvara visiem. Nevis otrādi, ja? Un viņš pateica, pēc 400 gadiem es jūs izvilkušu. Un pēkšņi 2. Mūzes grāmatā, ko mēs lasām, Dievs atcerējās. Ko? Un ko viņš atcerējās? Derību ar Abrahamu. Jo ja viņš teikt, kādi jūs esat tādi paši pagāni, kā viņi neko neatšķirties. Un tā ir tā derība, uz šī apsolījuma pamata. Ir šī drošība, ka viņa bērni tiks izglābti, ka viņš savu tautu izglābs, ka šī derība ir mūžīga. Ko piepildīja Kristus, kuru derību? Abrahamam doto derību. Tavā pēcnācējā tiks kas svētīts visas tautas. Pareizi. Tad, kad nāks svētais gars, Pēters runā vārdus, kas noskanēja atkal ko. Tāpat kā jums, kas labi zināt veco derību, tāpat arī ebrejiem, kas zināja veco derību, 2. nodaļā, viņš runā par svēto garu, viņš saka tādus vārdus, kas noskanēja viņa ausīs. Ko tad viņš teica? Tad, kad atnāca svētais gars, šie cilvēki runāja valodās, kur viņi paši nesaprat, bet sanākušie ebreji no citām zemēm, kuri neprat ebreju valodu, bet saprat pēkšņi šo valodu. Viens runāja ebrejiski, viens runāja arābu valodā, viens runāja kaut kādā eģiptiešu valodā, viens runāja citā austrumu valodā. Un tie paši apustuļi nesaprat šo valodu, bet klausītāji pārsteigti, ka šitie zvejnieki, kur pēc izrunas var pateikt, ka viņi ir no zinām reģiona Latvijā. Ja? Ja? Es nesaku, ka reģionā Latvijā ir vai citos reģionos sliktāk cilvēki, bet viņi bija zināms, ka tie ir Galilejas zvejnieki. Viņi pārsteigti, ka šie runā tādās intelektuālās, inteliģentās, viens latīniski sludināja Kristu. Saprotiet? Šie šokā, kas te notiek? Poligloti sanākuši tādi, visi kopā runā, visi vienā balsī. Ja? Un ko Pēters saka? Viņš saka, nē, tas svētais gars. Ir piepildījies apsolījums. Un tad Pēters, ko tad viņš saka? Viņš saka, ko mums tagad darīt? Izrādās, ka tiešām tas, kad nāk svētais gars, ir piepildījies apsolījums, ka Kristus, ko mēs piesitām krustā, ir augšām celts debesīs un izlejis svēto garu kā solīts. Un viņi redz, ka tas ir pierādījums. Un Pēters parāda, ka tas vecajā derībā viss ir apsolīts. Ko mums tagad darīt? Ko mums tagad darīt? Un tad viņš teica, atgriezieties no grēkiem, un lai jūs ik viens to pat kristīt, Jēzus Kristus vārdā, grēku piedošanai, un jūs saņemsiet svētā gara dāvanu. Jo šis apsolījums jums, jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, ko Dievs, kungs, ko pieaicinās kungs mūsu Dievs. Tas ir jums un jūsu bērniem un ebrejiem. Abrahamam dotais apsolījums noskanēja.
Noskanēja. Jūs zināt, kādā veidā tagad, ja jūs, teiksim, lietojat kaut kādus vārdus, speciāli programmas, antiteroristu, tam līdzīgi, lai izķertu pirmo, ja? Programma noķer. Un te ir arī vārdu programma. Pēkšņi sadzird, jā, šie vārdi. Šie vārdi. Un klausieties tagad, kas mums patiks. Tad es ieraudzīju jaunas debesis un jaunu zemi. Jo pirmās debesis un pirmā zeme bija zuduši, jūras vairs nebija. Es ieraudzīju svēto pilsētu jauno Jeruzalemi. Nokāpjam no debesīm, no Dieva, kā līgava saposma izrotāt savam vīram. Es dzirdēju varanu balsi atskanam no troņa un redzi Dievu mājoklis pie cilvēkiem. Viņš mājos kopā ar viņiem. Viņi būs viņa tauta, pats Dievs būs ar viņiem un būs viņu Dievs. Apols ir noslēdzies. Abrahāma tauta, Dieva bērni Kristu Jēzu, gan vecās derības laikā, gan jaunās derības laikā, būs jaunajā Jeruzalemē. Tas ir lielais apsolījums. Ja? Tā ir tā identitāte mums visiem. Un šī mūzika, pareizāk sakot, Jahves dziesma ir jeb kalpo kā Izraēļa Dieva tautas himna, kur kalpoja kā liecība pēcnācējiem, atgādinot tiem, ka viņi ir parādā Jahvem par savu eksistenci, brīdināja neatkrist no Jahves par labu elkiem, un savas dzīves laikā Mūzes piepildīja šo funkciju, bet tagad tā būs jāpārņē dziesmai kopā, jeb kā daļai no Torā, no likuma, un jānotar Izraēls uz garīgā kursa, šaurās takas, vienīgās un patiesās klints. Un 32 līdz 41 ir tātad Jahves dziesma, dzīvības vārdi Izraēliem. Un tā galvenā doma ir no tēzes, no 4. panta. Klints, jums bišķi nepareizi tulkots, ebrejiski klints, viņa darbs perfekts, pilnīgs, jo visi viņa ceļi ir taisnīgi, uzticības Dievs, kam nav vainas, taisns un taisnīgs ir viņš. Un nobeigumā, tad, kad Mūzes atkal vēlreiz uzrunāja, viņš saka, šie vārdi nav joks, ko es tagad nodzīju. Tas nav joks, tas nav tukšs gaiss. Ja jūs viņu turēsiet, te jums būs dzīvības vārdi, te jums būs kā lietas zālē, sausai kā sausai zemē. Tie jums dos dzīvot, tie jums dos spēku. Tagad ir bumba jūsu pusē. Jūs to izmantosiet, būsiet kā atvērta zeme, paklausīsiet, mācīsieties, sekosiet tai, dzīvosiet. Nē. Tātad ievads atzīstiet Dievu Jahves, jūsu klints perfekto darbu un īpašības. Klausieties debesis, es runāšu sardzēt zemi, ko es teikšu, lai pilk kā lietus mana pamācība, lai lās kā rasa mana runa, kā lietus pār mauru, kā lietavas pār zāli, jo Jahves, jeb kunga vārdu es piesaucu, slavējiet mūsu Dievu lielumu. Un tālāk tātad tēma klints, klints, viņa darbs perfekts, pilnīgs, jo visi viņa ceļa taisnīgi, uzticības Dievs, kam nav vainas, taisns un taisnīgs, viņš ir uzticīgs saviem apsolījumiem. Ko viņš ir pateicis, jūs varat paļauties, viņš ir visu varens. Tātad svarīgi, ja viņš ir uzticīgs, bet viņš nav visu varens, viņš nevar izpildīt, viņš ir visu varens, viņš ir taisnīgs. Ja? Viņš ir taisnīgs Dievs, uzticīgs un taisnīgs un žēlastības Dievs. Taisnība tā kā taisnīgs pamaz būt. Ja ir taisnīgs pret mani, es varu turpināt sprediķot, bet es jau neesmu glābts. Vismaz tik daudz es saprotu. Tik daudz man prāta vēl pietiek. Ja? Saprotiet, ja? Man žēlastība vajadzīga. Man vajag, lai Abrahāms tika apgraizīts. Kāpēc viņi tika apgraizīti? Uz kādu apgraizīšanu viņi norādīja? Ja? Kurš ir tas Pesah jērs, kurš nomirs? Uz ko norādīja visu upuru sistēmu? Uz šo klinti, patieso klinti, Kristu Jēzu, patiesu cilvēku un patiesu Dievu. Dievam vajadzēja kļūt patiesam cilvēkam, lai varētu mūs izglābt. Saprotiet? Dievam radītājam vajadzēja kļūt par patiesu cilvēku. Tas ir tik neiedomājami, ka es nu pat lasīju par vienu fiziķu,
es piemirstu, no kuras universitātes Anglijā, viņš domā, ka mēs esam matriksā. Viņš saka, un Bībele par to runā. Viņš nepareizi saprot, viņš citē Jāņa evaņģēlija prologu pašu sākumu. Iesākumā bija Dievs. Viņš tikai nesaprata, ka Dievs ir un nav daļa no radības. Bet nav svarīgi. Tad, kad tu sadzirdi, tu saproti, kas ir noticis. Ka radītājs staigājas mūsu vidū. Ja? Mēs to pieņem. Skaidrs, ka staigāja. Ejam tālāk. Labrīt, jūs nesadzirdējāt. Jūs tur kurli palikuši, jūs nesadzirdējāt, jūs neesat sapratuši. Bet jo vairāk jūs sapratīsiet, jūs vairāk būs šokā. Ja? Tālāk nāk rekolekcija 5 līdz 18. Un tēze, vai tā jūs atmaksājat Jahvem savam tēvam, izpircējam, audzinātājiem? Vai tā jūs atmaksājat savam izpircējam, savam tēvam, savam audzinātājiem? Viņa priekšā tātad Izraels tie apgānījušies. Ne viņa bērni nešķīstītie šķīva un greiza pauze. Viņi nav viņa bērni, ne viņa bērni. Lo. Ja? Lo ben. Tātad dēls, bērns. Lo, ne, nav bērns vairāk. Viņi vairs nav man bērni. Es viņus uzskatu par pagāniem. Vai to jūs atmaksājat Jahvem? Tauta dumjā, nelzīgā. Vai ne? Viņš ir tēvs, kas izpirds tevi. Viņš tevi radīja un audzināja. No 2. Mūzes grāmatā mēs lasām, viņš kā tētis tevi nes uz rokām. Un 5. Mūzes 8.5. Zini savā sirdī, Jahve kungs pamāca tevi kā cilvēks, mēdz pamācīt savus bērnus. Un 7 līdz 14, 2. strofa, atceries Jahves žēlastību. Atceries visas senās dienas, apiedz auģu gadus, jautā savam tēvam, savam miesīgam tēvam, un viņš tev teiks saviem vecajiem, un tie tev pastāstīs. Jahve 8.9 izredzēja Izraēlu. Kad visaugstais deva tautām mantojumu, tad viņš nošķīra Dieva dēlus. Viņš nolika robežu tautām pēc Izraēla dēla. Viņš nošķīra cilvēka dēlus, viņš nolika robežas tautām pēc, jums ir rakstīts Izraēla dēla skaita, pēc Dieva dēla skaita. Šeit mazoretu teksts, mazoretu tie šie ebreji, kas rakstīja skolbī, bet tas teksts ir jaunāks nekā Nāves jūras atrastie ruļi un Septuaginta, kas arī senāks saglabāt tekstu. Un šeit ir teikts, tātad runāts ir nevis, kad deva tautas robežām nevis pēc Izraēla dēla skaita, bet pēc kā? Pēc Dieva dēla skaita. Kur šeit ir ideja? Viņi tālāk nepiet paskaidrot, katrai tautai savus sargeņģeļus. Ja? Ja? Bet tad viņš pievēršās pie Izraēļa, pie Jēkaba un saka, Jahves daļa ir viņa tauta, Jēkabs viņa mantojums. 10 līdz 11 Jahve izglāba Izraēlu un tūkstnesī rūpējās par to. Viņš atrada tūkstneša zemē, tukšumā, svelmē, kailotnē. Pār viņu gādāja, to aprūpēja, sargāja savu acu raugu. Kā ērglis nomodā par savu ligzu, par saviem ērglēniem, plīvi, izpleš spārnus, to segdams, gulda, to savās dūnās. Tā Jahve viens veda viņus kopā. Un tālāk svarīgi lasiet, ar viņu kopā nebija cita dieva, palīga nebija. Tie, ko jūs pielūdzat, viņu tur nebija. Kad jums bija slikti, jūs taču ziniet, kā parasti. Es teicu, kad man bija grūti, ka es viens pats rāpos augšā, palīgi man nebija. Mans projekts aizgāja, man sāk labi klāties, pēkšņi uzvedās projekts un atbalstītāji. Jocīgi cilvēki arī tā uzvedās, atbalst tos, kam labi klājas. Kam vajadzētu palīdzīt, tiem netic. Jahve 13.14 apdāvināja Izraēlu ar visiem labumiem. Kā seglos viņš nolika tos savus zemes augstienēs. Lauku labumiem ēdināja, viņš zīdīja tos ar medu no klints un ar eļļu no krama. Ar govju sviestu un kazu pienu, ar jēru treknumu, bašānu auniem, kazām vai sleknākajām kviešiem. Un tu dzēri sarkanās vīnogu asinis. Runāts par vīnogu suli, ja? Un 3. strofa, 15 līdz 18, paskaties jūsu tekstā, Izraēls atmet Dievu Jahvi savu klinti un pielūdza elkus.
Mans mīlulis aptokojās. Viņš sāka labi klāties. Ja šī dziesma tā kā pravietojums uz nākotni, bet rakstīts tā kā pagātnes formā. Un sāka spārdīties. Tu aptaukojies un apvēlies pietūki un atmeta Dievu, kas viņu radījis, noniecināja savu glābšanas klinti. Un šeit ir šī līdzība, ka Izraels kā stulbs lops, kas spārdās pret savu gādātāju. Darīja Dievu greizsirdīgi ar svešiem dieviem, ar preteklībām viņi kaitināja, kā upurus dievekļiem, kas pat nav dievi. Pie tādiem dieviem, ko nepazina, pie jauniem un tāliem gāja. Par tiem tavi tēvi pat nenojaut klinti, kas tevi dzemdināja, pret citiem tu iemainīji un aizmirsi Dievu, kas tevi dzemdēja sāpēs. Tagad nāk 19 līdz 35 atzīšanās. Dziesma tagad pievērš Jahves reakcijā attiecībā pret Izraēlas sacelšanos un atkrišanu. Un tālāk, kas ir svarīgi? Jahve taisnīgi soda gan savu tautu, gan tās ienaidnieks. Mēs zinām, ka Jahve izmantoja tātad Asīriju un ko? Babiloniju, pareizi, ja? Un tātad strofa 1, Jahve ir taisnīgs attiecībā pret savu tautu, 19 līdz 25. To redzēja Jahve nicināja, noskaitās saviem dēliem un meitām. Viņš teica, es paslēpšu savu vaigu no tiem, es viņu galvu vēl ieraudzīšu, jo viss to paudze sagānīsies. Tie ir bērni, kam ticības nav, tie darīja man greizsirdīgi ar tiem, kas pat nav dievi, ar saviem elkiem mani kaitināja. Es greizsirdībā tiem uzsūtīšu tādus, kas pat nav tauta. Tas nav mana tauta, ja? Ar nelgu tautu tos kaitināšu. Un kā Jahve rīkojās, 22 līdz 25, manās dusmās iedegsies uguns, tā degs līdz Šeola, līdz nāves zīlēm, kapa zīlēm, aprīs zemi un tās augļus, aizdegs kalnu pamats, es tiem ļaunumu nesīšu, savus bultus pret viņiem sūtīšu. Bats tos vārdzinās, karsonis aprīs un rūgtais mēris, un zvēru zobus tiem uzsūtīšu, un odzes, kas pīšļos rāpo, no ārpuses kaus zobens, no iekšpuses šaušalas, gan jaunekli, gan jaunovi, gan zīdaini, gan sirmgalvi. Bet Jahve ir taisnīgs arī pret Izraēļa ienaidniekiem, kad viņš viņus soda. 2. strofa, 26 līdz 35. Tad es teikšu, es izkaisīšu cilvēkos viņu piemiņu izdeldēšu. Viņš runā par savu činību. Un tad viņš pievēr, ja vien no ienaidnieku dusmības es nevairītos, ka viņa ienaidnieki lepni neiedomājas, ka nesaka, mēs esam stiprāki nekā Jahve to visu izdarīja. Ja? Nekā Jahve to visu darīja. Citiem vārdiem sakot, te viņš saka, bet lai ienaidnieki sāks domāt, mēs to izdarījām, nevis Dievs mums deva uzvaru pār Dievu tautu, bet viņi paši. Tālāk viņš runā par šiem ienaidniekiem, jo tie ir ļaudis, kam nav padoms, kam padoms zudis, kam nav saprašanas, ka tie taptu gudrāki un reiz saprast, nojākt savu galu. Kā lai viens vajā 1000 un 2 liek ļaunumam bēgt. Un šie vārdi ļoti līdzīgi, kas notika, kad Izraels bija paklausīgs Dievam, bija otrādi. Pareizi, ja? Ja klints tos viņiem nebūtu devusi, runa par Jahvi, ja Jahve tos tiem nebūtu atdevusi, jo viņu klints, uz to, ko viņi paļaujās, nav tāda kā mūsu klints. Mūsu ienaidnieki paši sev tiesu izsprieduši, jo no Sodomas vīnakokiem ir viņa vīnogs un no Gomoras laukiem. Viņa vīnogs rindas vīnogs un tām rūkti ķekari. Viņu vīns nezvēru indi, drausmu moģu nāveklis. Vai tas pie manis nav noglabāts? Vai nav manās krātuvēs aizzīmogots? Es atriepšu un atdarīšu, kad tiem paslīdēs kāja. Tuvi ir viņa posmas diena, jau steidzas, kas tiem nospriesta. Tad taisnīgs, kas soda savējos, un taisnīgs, kas soda arī ienaidniekus, lai neiedomājas. Un tālāk nāk evaņģēlijs, 36 līdz 42. Novērtējiet Jahves žēlsirdību un līdzjūtību. Un Jahve aizstāvēs, jums rakstīts tiesās, es līdz paskaidrošu, Jahve aizstāvēs savu tautu un savus kalpus, viņa žēlos, kad redzēs, ka tiem nolaižas Izraēlam rokas, un ka tiem gals klāt viss. Kad rokas nolaižas, tad gals ir klāt. Jūs var sist, jūs
Jūs varat mocīt, jums var viss ne, bet tanī brīdī, kad nolaižās rokas, tad viss. Tad bezcerība, ja? Saprot, par ko ir runa. Jums ir rakstīts tiesās. Tiesās var arī tulkot kā atrieps, un šeit ir runa kad Bībele runā par apspiesto tiesāšanu, šeit ir domāts, viņš kā tiesnesis iztiesās taisnīgi, viņš aizstāvēs, viņš atrieps, ja? Un tu skatieties, kad redzēs, atcerieties, citu tautu dievi neredz, pareizi. 5. Mūzes 4.28. Tur jūs kalposiet izsūtījumā dieviem, kas būs cilvēku roku darināti, kokam un akmenim, kas neredz, nedzird, neēd un nesauž. Viņi teiks, kur viņu dievi? Dievs teiks 37. pantā, kur viņu dievi klinteses, kurām tie slēpās. Kas viņu upuru taukus vīna, lejam upuru vīna tempa, lai tie nāk un jums palīdz, lai tie ir jums patvērums. Tagad jūs redzat, ka es tas nav cita dieva, vien es nāvēju un es daru dzīvu, es ievainu un sadziedēju, neviens nevar izglābt no manas rokas. Esmu alfa un omega, sākums un gals, un man pieder kas? Ja, tātad atslēgas, dzīvības atslēgas, šeola atslēgas. Tagad jūs redzat, ka es tas līdz debesiem es savu roku pacēlu, es teicu dzīves uz mūžam. Ja es notrīšu savu zobenu asmeni, man rokas sāks tiesāt, tad es atriepšu saviem ienaidniekiem, tiem, kas neīst mani, es atmaksāšu. Savus bultus es dzirdīšu, asinīm man zobens rīs miesu, nokaut asins un gūstekļus ienaidnieku matainās galvas. Un nobeigumā 43. Līksmojiet, sviniet Jahves atbrīvošanu un atmaksu ienaidniekiem. Gavilējiet, līksmojiet tautas par viņu tautu, jo viņš atrieps savu bērnu asinis, atmaksā saviem ienaidniekiem, šķīstu savu zemi un savu tautu. Un nobeigumā vienam brīdinājumam nāk vēl viens brīdinājums tekstā 44 līdz 47, kas jau vairs nav dziesma, bet Mūzes vēlreiz saka, Mūzes nāca un sacīja visus šos dziesmas vārdus kopā ar Jozuā, Nūna dēlu, lai dzird visa tauta. Kad Mūzes beidz runāt uz Izraēlu, viņš tiem sacīja, ņemiet šos vārdus, ko es jums šodien pavēlēju pie sirds, lai jūs tos varētu mācīt saviem dēliem, kad tie to ievēro un bērniem, un pilda visu šī likuma vārdus, jo tā jums nav nekāda nieka vai tukša lieta, bet gan jūsu dzīvība. Tā jūs sev paildzināsiet dienas tajā zemē, kura iemantot, jūs dodaties pāri Jordānai. Un kā uns prediķa beigās Jēzus saka? Viņš saka, tad ik viens, kas dzird manus vārdus, dzird un dara līdzināms saprātīgam vīram, kas savu namu būvēja uz klints, Mateja 7.24, kad lietas nāca un straums plūda un vēja pūta un gāzās par namu, tas nesabruka. Tādēļ, ka tā pamata bija uz klints. Bet ik viens, kas šos manus vārdus dzird un nedara, tie, kas domā, ka tā ir tukša skaņa, kāds joks, kāda pozitīvā domāšanas piemērs, kur kāds tele runātājs, iedrošinātājs vai šis spīkeris populāri, ja? Tad viņš ir tāds, kas būvējis savu namu uz smiltīm, kad lietas nāca un straums plūda un vēja pūta. Un triecās pret šo namu, tas sabruka, un pozs bija liels. Kad Jēzus šos vārdus bija pateicis, ļaudis brīnījās par viņa mācību. Viņš tos mācīja kā tāds, kam vara, un ne kā viņu rakstu mācītāji. Viņš varbūt ir skandalos, bet man viņš patīk. Rakstnieks Mišels Velbeks, vai man franču valodu, es šodien nelamājos, bet tiešām Mišels Velbeks, jaunais Rīgas teātris arī uztaisījis pēc viņa šo izrādi pakļaušanās. Viņam ir grāmata, tad vien iepriekš saucās Platforma. Nepārstāstīšu sižetu, bet, var sakot, tādām vienām franču intelektuāliem pusslaistam, kas slaistās valsts darbā, viņam nomirst tēvs, un tēvs, var sakot, tēvs bija profesors un dzīvoja kādā vienā ne Parīzē, kādā no franču pilsētām, ja es pareizi atceros, bet precīzi, var sakot, un viņam nāca viena studenta, arābu studenta, musulmaņu studenta, viņa tagad pieslaucīt, un viņiem izveidojās romāns, un
Un šī meitene, šī studenti, viņi gribēja studēt. Musulmaņu ģimenēs sievietēm neatļauj parasti mācīties, negrib, tad arī vēl goda slepkavības, un par ko jums skolā, protams, nemācīs, kas joprojām notiek un tam līdzīgi. Var sakot, un šie brāļi un viņi gribēja braukt prom, jo viņi teica, ka viņi stulbi, paši negrib mācīties, nejēgas, un viņai neļauj nemācīties neko. Viņi gribēja braukt prom un nesakrāt naudu, viņi braukt mācīties un dzīvot savu dzīvi. Bet tātad šis romāns viņiem bija izveidojies, brāļi uzzināja, nosita viņu. Tad Mišels Vilbeks raksta interesantu vietu. Visai tāda diezgan pornogrāfiska seksuāla tā grāmata, ja? Daudziem patīk, un kristieši atkal šausmās, vienmēr šausminās, ja? Bet tur ir tādi vārdi, kas Mišela Vilbekam, viņš saka, tēti, uz smiltīm tu esi cēlis savu namu pēdiņus. Vēlāk dzīves beigās viņš izdara pašnāvību, jo nomirst. Viņš apzināti, jo tiek netiešām balī, tiek nošaut vai kādā citā nošaut viņu. Teroristi netiešām šauja, nošauja viņu tā kā tāda līdz, ne sievu, bet draudzeni, civilu sievu. Un viņš iet slīcināties. Un nobeigumā, ko jūs gribat teikt? Arī to es cēlis savu dzīves smiltīm. Un viņš parāda arī, ka visu Rietumu Eiropas kultūru es celt uz smiltīm. Mācīsimies no citu kļūdām. Šie vārdi, tā ir nopietnība. Tā nav tukša skaņa. Un patiesībā mūsdienas vēl vairāk jums to palīdz. Jo tad, kad pasaule tā kā vēl bija saprātīga, tad cilvēki varēja teikt, ka zinātne, bet tad, kad zinātnieki šodien tev saka, ka vīrietis ir sieviete un ka vīrietis var dzemdēt, tad jūs saprotat, ka kaut kas nav kārtībā. Ir vieglāk saprast, neļaujieties saprātam. Tā ir patiesība. Bet esiet gudri, saprotiet, kas tur ir teikts. Lai jums ir drosme dzīvot atbilstoši, kā Jošua tika piekodināts. Es esmu stiprs un drošs. Lai tie vārdi tev uz lūpām, hagah, lai tas kā dziesma Dievu vārds. Lai tev ir drosme pildīt, kas tur ir teikts. Tad tev viss labi izdosies. Būsim stipri un droši. Āmen. Būsiet mīļi gaidīt uz mūsu draudzes dievkalpojumiem svētdienās Lāčplēša ielā 37.